Turpinām zosu stāstu uz laukiem, un šodien esam ieradušies uz Latvijas Universitātes dabas māju pie pētnieces, ornitoloģes Antras Stīpnieces. Un paprasīsim viņas viedokli, kāpēc tik daudz zosas parādās un kā veiksmīgi cīnīties ar zosu problēmu uz laukiem. Dodamies iekšā. Lielākā daļa šo putnu ir caurceļotāji. Zosu vairošanas stratēģija ir, ka viņi tā kā uzkrāja kapitālu, uzkrāja barības vielas. Migrācija prasa savu tiesu. Putni, kas nav pietiekama, kam nav uzkrātas pietiekama barības vielas ceļam, nekur nevar aizlidot. Un kāpēc ir tik daudz? Tāda, kad aizsardzības pasākumu dēļ populācijas sāk atkopties, dabisko biotopu vairs nebija, tie bija apārti ziemošanas vietās. Nu tad, kur mēs ejam? Mēs ejam uz lauka, blakus ir lauks, tur nenovākt dārzeņu pārpalikumi, mazas bietītes, biežu saknītes, tur kāda kukurūza izbirusi, nu, kas var būt labāks par šo, un zosas ir inteliģenti putni, ilgi dzīvo, daudz mācās, var arī mācīšanās rezultātā mainīt migrāciju ceļus, un tā visu ziemošanas vietās viņi ir mācījušies, kur ir labi, kas ir garšīgi, nu, arī migrācija ceļā tā pieredze tiek lietota. Ja īstajās medībās mednieks kārtīgi nomaskējās, pievilina, dara visu, lai atbilstoši mednieka ētikai dzīvnieks būtu nogalināts uzreiz un iespējami mazāk mocītos, tad šeit pievilināšana pie lauka, no kura tu gribi atbaidīt, tas nestrādā. Tas būtu tāpat kā tu mēģini kāju vienlaikus uz priekšu un atpakaļ locīt. Pētījumi Zviedrijā rāda, ka lai tiešām tas būtu efektīvs, ir jānogalina 10% populācijas. Nu, tā nav pati labākā atbaidīšanas metode. Tad palaist suni uz lauka, skriet vai ar dronu, vai tas ir daudz efektīvāk. Ir arī diezgan veiksmīgi pētījumi par lāzeru izmantošanu, īpaši tādu, kurš automātiski darbojās. Jo, ja dronu kādam ir jāpilotē, tad aparāts uzlikts automātiskā režīmā. Dānijā, Nīderlandē tādi pētījumi ir bijuši, un te rezultāti rādīja, ka 75% gadījumu tie putni tika veiksmīgi atbaidīti. Izpētīts, ka atbaidīšana līdz 6% palielina apetīti. Un, ja nebūs tādi klusie rajoni, kur zos tomēr var aiziet, paēst, uzkrāt savas rezerves un lidot tālāk, tad, protams, šī efektivitāte nebūs tik augsta, jo ēst vajag, rezerves ir jāuzkrāj. Tā kā pamīša atbaidīto lauku izvietojums, pamīšas ar vietām, un vislabāk, ja šis atpūtas lauks, drošais lauks ir tuvāk vēl kādai ūdenskrātuvei, kur tad viņai nav jālido tālu, viņa var palikt pie savas nakšņošanas vietas un pie savas atpūtas vietas, tad tie pārējie lauki, kur būtu konsekventi jābaida, un tādi lauki, kur varētu maksāt kompensācijas vai vienoties cilvēki, ka šeit tās zosas varēs palikt, lai mēs tiktu no viņām ātrāk vaļā. Jo, ja bez tām liksdošanai nepieciešamām rezervēm viņa tikai te nīkuļos.